Blusiņā, blusiņā, mazā blusiņā. Labdien! Trešdienā 19. februāris. Oh, that was a mistake. Why did he do that? Es joprojām nedaru neko interesantu ar savu dzīvi. Tāpēc rādīt man jums nav ko. Es joprojām ņemos ar pompomiem, bet šobrīd es tos pie friziera esmu pierakstījusi. Es tos apgriežu, lai tie paliek skaistāki, jo, jā, neapcirpts bumbulis. Bumbulī. Nu, uztver bumbuli, ne mani. Jā, tā izskatās neapcirpts bumbulis. Un pieņemsim, šādi izskatās apcirpts. Nu, paskatieties, tāds smokiņš, tāds apaļš. Tad, nu jā, es te sēžu, šādi. Vispirms es viņu tā sabužinu. Un tad uz aci šņik, 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 šņik. Tik grozu un šņikāju, grozu un šņikāju, grozu un šņikāju. Un esmu jau sakrājusi ļoti labu kaudzīti ar atgriezumiem. Principā brālis pasmējās, ka es varu šito sablietēt, un man būs vesela bumba, daudz lielāka nekā visi pompomi. Jā, kā par brīnumu šķaudīt nešķaudu, bet es pieņemu, ka manas plaušas ir pilnībā pilns ar akrila pūkām. Bet man ir palicis pavisam mazliet tāds maz skaudzīte. Pilnībā visu dzīvi es neesmu vēl. Kur es viņu ieliku? Es jau ieliku apakaļ kastē? Jā. Nu, nav pilnībā viss iztērēta, bet vairākums ir, respektīvi. Baltā krāsa mums ir beigusies, tur gaiši zilā, spilgti zilā, nu tā kaut kā. Līdz ar to es izdomāju, nu ok, majority no krāsiņām ir jau beigušās, tad nu, varbūt pietiks pompomu. Jā. Kas ar tiem notiks tālāk? Tālāk tie, nu, laikam dosies maisiņā un gaidīs savu zvaigžņu stundu. Doma ir tos apvienot ar gaismiņām, lampiņām. Un, nu labi, ne, vispār, ja godīgi sakot, tā doma, tā gala doma man vēl nav izkristalizējusies. Bet es ceru, ka tās notiks tad, kad tam ir jānotiek. Jā, man vēl ir
daži pompomiņi, divi lieli, daudz maziņi, un tas arī viss. Redzējāt klipiņu, es satinu pa lielu bumbu, bet, ja godīgi, te ir 100 grami, neizskatās. Jā, dārdē kā biezā zeķudzija, paškrāsota. Par pamatu bija avokādo, tas rozīgi miesas krāsas. Un tad, kad es krāsoju, man liekas, Līgai to advents kalendāru. Jā. Tad es tur, kad man bija palikusi pāri krāsa, ja pigments tu exhaustu, tad es iemērcu šķeteri un es domāju pataisīt to mazliet interesantāku, bet jā. No šitām es gribu uzadīt zeķītes, lai piedalītos, lai ietilptu termiņā un tematikā Renātes zeķedīšanās pasākumā. Jā, es saprotu, ka man jau laiks iet uz beigām, bet cerība mirst pēdējā. Adījus es neesmu kopš pabeidzu cepuri pagājušu nedēļu. Dienas pazūd. Jā, viss. Turpināsim, dzīvosim. Tev taisni zobi. Au, au, au. Derp.
svētdienā, nedēļas beigas. Un, kā par brīnumu, man ir jums ko atrādīt. Šitās ir manas februāra mīlestības ceķes. Renātes ceķedīšanai. Man ir griesto valdziņu, pīnīte, tā parastā pīnīte te mazliet, ko es aizņēmos ideju no Sikspārnes. Un tāda sirsniņa man ir pēc Renātes paraudziņa. Un jā, principā zeķes būs ļoti vienkāršas. Lūdzu, tūlīt pat jau sākšu papēdi laikam. Jā, varbūt. Un tad, jā, šitas te ir Reģijas dzija, kuru es jau jums esmu atstāstījusi no A līdz Z, jums jau piegriezies. Un šito, man liekas, jau pieminēju nedēļas sākumā. Jā. Man patīk smukas sirsniņas. Ļoti vienkārši, viss ir vienkārši. Mazas īsas zeķītes, jo man ir, cik ir februārī šogad dienu? 1, 2, 3, 5 dienas, lai pabeigtu divas zeķes. Elementāri. Bet vēl pirms es aizēju projām, jo vajadzēs. Es jums kaut ko pastāstīšu. Tā kā es jums jau kuru nedēļu pēc kārtas stāstu par savām zeķēm, kuras es lāpu un izsaku savu personīgo... Tu esi par mani filmē vai ko tu filmē? Kā to sauc? Jā, dodu savu personīgo pieredzi un opinion uz dažādākajām zeķu dzijām. Es domāju, ka ir vajadzība, ka varētu parādīt jums lūk šo zeķu pāri. Šis ir mans vecākais zeķu pāris. Tam ir vismaz 6 gadi, lietots kā, visus 6 gadus, ne jau tā kā katru dienu, bet periodiklī. Un šīs zeķes ir redzējušas gan vienkārši grīdu, gan krosenes, gan ziemas zābaku. Un tā ir 4-kārtīgā dzija plānā. Bet šādi izskatās pēda. Pēda vispār necik nekur nav izdilusi. Es, ja godīgi, nevaru tam pat noticēt, kā tas ir iespējams, bet rekur abām divām. Šitās tās vietas, kas man izdila izdilas visās zeķēs. Bet šitām, skatieties, tur ir safilcējies. Un ne tas, ka ir, ne tikai tas nav palicis tā kā caurspīdīgs, tas ir vēl sablietējies tā, ka tur pat vispār cauri neredz. Kā tas ir iespējams? Šitas ir Paintbox yarn. To es pirku Anglijā, es saku, vismaz 6 gadus atpakaļ. Te parādīšu, es pat nezinu, kur to ražo, bet crazy, ne? Vienīgais, kas man nepatīk, ir mans purngala noraukums ir nonācis pie tādiem iztaipītiem valdziņiem abās kājās, un tas mani, ļoti besīja. Izmērs arī ir, šitās es adīju ar 2,25, kad es vēl nezināju, kāds ir mans blīvums, un valdziņu skaits, man liekas, man ir arī vairāk nekā 60, jo parasti tagad es mūsdienās, ja ir 4-kārtīgu ādu, tad es metu 15 valdziņus uz ādatas, un te man liekas, man bija kādi vairāki, varētu jau saskaitīt, bet jā.
Bet, jā, ja es pēdējos gadus esmu bijusi tā kā aktīva Novitas zeķu dzīves atbalstītāja, ja pavisam godīgi, tad Novita arī nestāv paintboxam pat klāt, jo, nu jā, šitās zeķes ir redzējušas visvairāk no dzīves. Un tas, ka pilnībā necik nav pat mazliet padilis, mani diezgan iepriecina. Gribētos, ir doma nogriezt purngalus un pāradīt, bet man vairs nav paintbox dzīves. Un man bail, ka es nevis pagarināšu, bet paīsināšu zeķu mūžu, pāradot purngalu. Tāpēc, nu jā, nezinu, ko darīt, bet tāds ir mans zeķu stāsts ar paintbox dzīvām. Es nezinu, no kāda asbesta viņas ir taisīts, bet, ja man vajadzētu nosaukt vislabāko zeķu dzīvu, tad tā būtu paintbox yarns, jo pierādījumi ir tādi, kā tie ir. Jā, ko vēl? Šodienai, man liekas, tas ir arī viss. Ir jābrauc uz veikalu, vajag iepirkt ēdienu, mums vairs nav ēst mājās, ko. Ārā ir tik smuka saulīte, kā man gribas sākt dārza darbus, bet sniega līmenis vēl joprojām ir līdz, labi, līdz ceļiem nav, bet, ir tuvu tam. Un tas tā kā apgrūtina manu dārza šito. Es jums teicu, ka es pabeidzu šitās zeķes. Pabeidzu. Ko vēl? Vairs neko nav ko pastāstīt, principā. Vienīgi vēl gribēju skaļi atbildēt uz Ligitas jautājumu zem pagājušā video. Viņas jautājums bija par to, kā mēs ģimenistiski nonācām pie secinājuma, ka mums vajag vēl vienu suni. Jo tas mazais kartupelītis man aizmugurē gulšņā, bet es viņu paņemšu. Kur ir mans mazais kartupelītis? Kartupelītis vārdā Ārčīs. Bezgala mīļš un jauks. Bet jā, kā mēs nonācām pie secinājuma, ka mums vajag 4. suni? Visi mūsu dzīvnieki, kaķi un suni, principā ir patversmes lordi un lordenēs. Man pogu ir tikai tāda. Kovijs, lielais suns, pirmais suns, vecākais suns. Šogad aptuveni 13 gadiņi būs. Pirms 13 plus mīnus gadiem tika izmests kaut kur pie Rīgas mežā mīnus 30 gadu salā. Mamma ieraudzīja patversmes postu Facebookā, ieraudzīja viņa mazās mīlošās actiņas un tieši daudz nedomādama aizbrauc pakaļ un atved mājās. Tad dažus gadus vēlāk, pāris varbūt, līdzīgs stāsts ar koru, mūsu Korneliju. Tā nokļuva pie mums Rēzeknes patversmē. Un tā kā mēs nevienam sunītiem nenovēlam dzīvot patversmē, tad tā kāda raudziena atnāca kovijam pie mums. Bet tad tie lielie suņi dzīvojās divatā. Dzīvojās, un tad mamma domāja, ka viņai vajadzēja emotional support mazo sunīti. Un ieviest kādu dzīvību viņu mājās, jo vecie suņi jau sāka mazliet vairāk kā seniori uzvesties. Tad vienkārši atkal mamma scrollē par koru ar viņu uzzināja Facebookā, man liekas. Viņa vispār nedrīkst Facebookā līdz. Tad jā, atkal scrollē to Facebooku un tur atdod sunīti, tikko piedzimuši kucēni. Kur tad viņi nonāktu? Kur? Jūras skolā vai patversmē? Vai pie kaut kā? Atnāc mājās.
pie mums. Nu, un Arčīs draugu temporary, pagaidu tā kā nejaušā patversme, kurai arī ir līdzīgs stāsts kā mums, ka vienkārši ierauga sunīšus bēdā un paņem pie sevis, bet, katram ir savs limits. Un jā, viņi bija paņēmusi 2 sunīšus kaut kur no laukiem, kaut kam atņemti, kaut kam, kas nevarēja vairāk rūpēties par tiem suņiem. Un process ir tāds, ka viņi būtu rindā uz to kastrēšanu, bet izrādās, ka, šitu tā kā pa vēlu kastrēt. Čamējā jau ir mazliet stāvoklī. Viss, piedzim 3 kucēni. Tad, viņu mamma paturēja vienu, tad viņas meita paturēja vēl vienu, un tad mēs paņēmām 3, lai visi siblingi ir, tā teikt, mazliet tuvumā, bet, katram iedavām mājas, lai jau nav pat nedienu jādzīvo patversmē. Tā kā viņam te ir diezgan labi, manuprāt. Bet ar kaķiem ir tāds pats stāsts. Kaķi tikai atrasti mežā, laukos mežā, kaut kam vienkārši pieklīduši kaķēni. Un, mēs paņēmām. Sākumā mums deva vienu, jo tie bija tā kā caur draugiem, kuriem arī bija paņēmuši vienu. Bet mums ir tāds uzskats, ka dzīvnieciņam vajag vienmēr draugu. Un tad mēs paņēmām abus, 2 brāļus, Pumbu un Simbu. Bet, principā, jā, mūsu ģimenē visi šitie zvēriņi tiek paši pie mums kaut kādā veidā piesakās. Tiešā vai netiešā veidā. Mēs tos nepērkam, nepavairojam. Un jā. Ir bijis tā, ka agrāk mums vispār bija 5 kaķi, 2 suņi. Tagad mums suņi mazliet pārsvarā iet vairākumā. Bet jā, bija tie kaķi vienkārši pieklīd paši klāt. Un tad viņi vienu dienu atnāk un tā kā uzkavējas, un tad atnāk nākamajā. Un tad jau vienāk iekšā, un tad jau viņas domā, ka viņi te dzīvo. Dzīvojam, tā teikt, viena mute pabarota, kur viena, tur 2, tur 3, tur 4. Jo, aiziet tur tā. Jā. Brālis bija mazs, vazājās pa rajonu un atnāk mājās ar mazu kaķānu. Es viņu atradu, viņš vienkārši tur ceļa malā sēdēja viens pats, raudāja. Labi, būs vēl viens kaķis. Tā. Tā kā jā, tie dzīvnieciņi mums tad, mēs viņiem patīkam, viņi mums patīk, un tad mēs tā draudzīgi dzīvojam. Kamēr visus varam, kādā žāviņa. Kamēr visus varam pabarot, sevi tā skaitā, viss ir labi. Vai ne? Jā. Tā kā jā, ceru, jums bija jauka nedēļa. Tik piekusis papīs. Ceru, jums bija laba brīvdiena. Nē, jā, arī brīvdiena, šodien svētdiena. Mēs ar Ārčī sakam līdz nākamā reize.